Tikko uzzinājām presē, ka slēgtā valdības sēdē ir tikusi plānota Latvijas valdības evakuācija draudu gadījumā, izmantojot iespējams Air Baltica lidmašīnas. Principā pati par sevi kara vai briesmu gadījumā valdības bēgšana no valsts nav nekas ārkārtīgs. Mēs atceramies, piemēram, slaveno Francijas prezidentu De Gaullu, kurš Hitlera uzbrukuma laikā aizbēga uz Londonu, no turienes vadīja tātad valdību trimdā, pēc tam attiecīgi bija starp Otrā pasaules kara uzvarētājiem. Tā kā principā tā ir parasta prakse. Bet mūsu valdībai tomēr pirms viņi plāno savu bēgšanu, vajadzētu parūpēties arī par to, lai Rīgā, tāpat kā Tallinā, būtu patvērtnes, lai būtu Rīgas pilsētas evakuācijas plāns, jo, ja mēs šeit civiliedzīvotāji paliksim pilsētā, tādā gadījumā jūs varat paskatīties Latvijas televīzijas dokumentālo filmu Kauja par Mariupoli, jo Rīga ir ļoti līdzīgā situācijā, tepat mums ir Baltijas jūra, apmēram tāds pats iedzīvotāju skaits, apmēram tāds pats armijas garnizons, kas aizsargā Rīgu. Līdz ar to obligāti ir nepieciešama civiliedzīvotāju evakuācija, par kuru pašlaik, var teikt, ka pat netiek runāts. Es tomēr uzskatu, ka valdības uzdevums ir pirmām kārtām parūpēties par savu tautu, no kuras viņi saņem algu, un tikai pēc tam plānot savu glābšanu ar Air Baltica lidmašīnām vai jebkurā citā veidā.